Visiem čau! Daudzi domā, ka ja tu nerunā latviski, tu neesi īsts latvietis. Bet patiesībā, ja tu runā divās vai vairākās valodās, tu veido jaunu identitāti. Manās mājās Ziemassvētkos mēs ēdam gan latviešu piparkūkas, gan krievu salātus olivier, kas ir taisītas no majonēzes, dažādiem dārziņiem, zirņiem un tā tālāk. Mēs varam dziedāt gan latviešu tautas dziesmas, gan krievu romanses, un tieši tāpēc mana kultūra ir bagāta. Es jūtos ne tikai kā latviete vai krievalodīgā Latvijā, bet arī kā eiropiete. Mēs esam pieraduši pie dažādības, pie tolerances un arī pie tā, ka identitāte ir elastīga. Mēs neesam tikai krievalodīgie Latvijā, mēs esam Eiropas latvieši ar krievu, baltu, ukraiņu, poļu, ebreju un citu tautu dvēselēm. Ir brīži, ka latvieši domā, ka es esmu pārāk atvērta, bet citautieši domā, ka es esmu pārāk atturīga. Un tas ir normāli. Tā ir mana mikskultūra. Un es esmu elastīga. Un dažreiz tas ir patiešām smieklīgi, kad es sasveicinos kā latviete, bet smējos un jokoju kā krievalodīgā. Daudzi no mums jūtas nepieņemti, un brīžiem mums nākas pierādīt, ka mēs esam piederīgi kā etniskie latvieši. Un dažreiz tas var būt grūti. Mēs vienkārši gribam, lai mūs pieņem tādus, kādi mēs esam. Galu galā es saprotu, ka mana piederība ir šeit Latvijā, jo es te piedzimu un es te dzīvoju. Man nav jābūt tikai latviete vai tikai krievalodīgā. Es lepojos ar to, ka es varu būt gan latviete, gan krievalodīgā. Un tās ir abas manas valodas, abas manas kultūras, un tā ir mana identitāte, ar ko es lepojos. Raksti komentāros, vai tu arī jūties līdzīgi. Varbūt tu esi dzimis Latvijā, bet mājās runā citā valodā. Padalies ar savu pieredzi, būs ļoti interesanti palasīt. Es lepojos ar savu Eiropas mentalitāti, ar latviešu dvēseli un krievu sirdi, un tieši tas padara mani par mani. Tās ir manas valodas, manas kultūras un mana identitāte, un neviens man to nevar aizliegt. Paldies, ka noklausījies! Es ļoti ceru, ka šī saruna tev likās interesanta, un tu iemācījies jaunus vārdus un izteicienus. Un ja šī tēma tevi uzrunāja, uzraksti komentāros, kāda ir tava valoda, no kurienes tu esi, un kā tu jūties Latvijā. Tiekamies nākamreiz, un atceries, tu drīksti būt tāds, kāds tu esi.